Švarcvalds, no Sprejupes, un tad, kad tur par upi vienmēr brauc laivas, kur nopusa visu ko Beethovu, tad viņiem šitas montīgais ēdienas bija īstenais. Un, teiksim, ir arī tā Švarcvaldē speciāli tāds puķiņi, gan pīkariņi, gan visi par odu puķiņi. Tā kā, paldies mūsu draugiem! Bet es izstāstīšu, kāpēc mēs esam šeit sapulcēs. Lieta tāda, ka varbūt starp jums ir arī kāds, kas nemaz nezin, ko nozīmē cikls Erelbas dārgumi. Tas ir tā, ka Korinta Erelbe ir milzu lāde, pilnā ar zeltu, sudrabu, briljantiem. Nezinu, ko vēl, jūs mums visus te redzat. Tie ir tie mūsu briljanti. Katrs cilvēks kaut kādā veidā savā laikā un savā vietā mums uzmirts. Un jūs jau esat 6. 5. Jūs jau esat 5. koncertā, kurā uzmirts kāds no Erelbas dārgumiem. Un šodien jūs priekšā būs 3 tādi dārgumi. Un pirmais no dārgumiem ir mūsu Edīte. Nāc parādīs. Aplausi. Jo mēs, protams, gan dziedāt, gan tāmorēt, gan nātīt, gan interesantas lietas piedzīvot un stāstīt citiem. Un visām pamatā un mūsu satikšanās iemesls ir dziesma. Tādēļ Edīte sāks ar savu dziesmu, un pēc tam viņa pastāstīs, kā viņa līdz šai dziesmai ir nonākusi. Yeah.
īstenībā skolas gados, tā kā beidzu vidusskolu, es aizgāju strādāt uz Boko rādio. Un tur bija koris, sieviešu kurs atsevišķi, sieviešu kurs saucās Līga. Un diriģenti bija Jānis Brants. Un šeit gājienā, dziesmu svētu gājienā, es tur pa kreisi pirmā sūkšana. Tas ir dziesmu svētu gājienā, vai Līga. Šeit, nu jā, tāda bildi sajaukt. Pēc tam šeit es jau, var sakot, visu mūžu, vairāk žanrus man ir bijis pie sirds opera. Un tad es pēc tā, var sakot, muzikas skolā, ka pēc muzikas skolu es aizgāju, var sakot, pēc tā kora līgo, es aizgāju uz Zintaru, tur es dziedāju tikai kāds, 2 gadus apmēram dziesmu svētku, 100 gadu bija taisas. Un tad, beidzot muzikas skolu, es aizgāju uz operas studiju. Senāk padomu laikos jau bija tautas teātri, tautas opera. Un aizgāju uz operas studiju. Un sākumā bija mums diriģents Arnolds Lapiņš. Pēc tam, kad viņš nomira, tad bija operas teātra diriģents, koncertmeistars un bija Tāvols Deksnis, tagadējais ērģelnieks, toreiz viņš bija kaut kā beidz konservatoriju kā pianists. Nu, tā kā nomira Lapiņš, vecais diriģents, tad viņš aizgāja uz ērģelēm un mums koncertmeistars arī bija no muzikālā teātra kopā ar diriģentu. Šeit ir, mēs uzvedām dažādas fragmentus no atsevišķus fragmentus ar visām darbībām, ar visu skatus un noformēm darbībām, darbiem izpildījām. Un te ir no Milzēļa, tas iepriekšējais bija no Delīni Normas. Šeit es Margarītas lomā Faustām. Margarītas Faustām. Te ir arī pie klavierēm Tāvols Deksnis. Atsevišķi solo koncerti arī bija. Mēs dziedājām ārijas, opera ārijas atsevišķus. Šeit arī es dziedu kādu operu āriju, tā laikam Čočos Sarmēju vai... Šeit mums viss, var sakot, kolektīvs pēc koncerta. Toreiz bija režisors mums Pēters Grāvels, kur blakus ir diriģents un koncertmeistars. Es tur esmu pēdējā rindā, tas ir no Normas viesputēja. Šeit bija sākumā, vēl teicāt, bija sākumā, kad Līgā dziedāja pašā sākumā. Šeit arī no Idrātas Milzēļas. Un te ir dziesmu svētku 100 gadu, tad bija, tad es dziedāju Kori Dintars. Tur es jau nodziedāju kāds 2 gadus apmēram, pirms es aizgāju uz operas studiju. Šeit ir arī Dintars dziesmu svētku 100 gadiem. Šeit ir Don Juans, šeit Don Juans. Don Juan, duetas, tervis. Tad bija mūzikas skolas laikā, kad dziedāja vēl ansamblī. Es esmu tur pa kreisi un blakus manīgi, tagadējā dziedātājs Ļaus Pašsmam.
Tur mēs mācījāmies vienā kursā skolā. Nu, tad sākās atmot, tā kā daudz kas vajag arī, var sakot, tā operas studija. Nu, un tad kādu gadus es nedziedāju neko. Un pēc tam es izlasīju afišu, kad Latvijas Biedrībā pieņemtu dziedātāju manu mākslas kori. Un tā es atnācu uz Latvijas Biedrības jaukto kori. Un dziedājām, kamēr būs seniors atdalīja. Un tagad mēs esam pie Zaigas